Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Darīt ko neparastu. Šodienas rakstu vieta. To sacījis viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz aklā vīra acīm un sacīja viņam: Ej, mazgājies zilos dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Jāņa 9. nodaļa, 6. un 7. pants. Šodienas pārdomas. Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā lasām par gadījumu, kad Jēzus dziedināja no dzimšanas aklu vīru. Jēzus varēja aklo dziedināt, vienkārši aizskarot viņa acis, vai arī citādi, bet viņš izvēlējās iesaistīt šo vīru pārdabiskajā brīnuma atraisīšanā. Jēzus aklajam lika darīt ko neparastu. Šie Jēzus vārdi prasīja no aklā vīra ticību un paklausību. Tikpat labi viņš varēja arī nepaklausīt Jēzus vārdiem. Šeit svarīgi pamanīt, ka dziedināšana nenāca no dubļiem vai no mazgāšanās. Tā nāca no ticības un paklausības. Tādā pašā veidā Dievs atalgo tavu paklausību viņa norādījumiem Bībelē arī šodien. Kad tu spēr soļus ticot un paklausot Dieva vārdam, pat ja sākumā vēl līdz galam neizproti. Tu redzēsi Dieva labvēlību un pārdabiski risinājumi kļūs par ikdienu. Vienmēr apzinies, ka tavs mīlošais debesu Tēvs vēl tikai tev to labāko un ilgojas darīt lietas kopā ar tevi. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod par reizēm, kad vairāk esmu paklausījis citu vārdiem nekā tavējiem. Patiesi paklausība tev atraisa svētību. Paldies, ka tu dari brīnumus vienmēr, kad ticībā sekoji taviem norādījumiem. Jēzus vārdā.